Man ļoti patīk dot padomus cilvēkiem, it sevišķi, ja nāk uz konsultācijām, un ja tie ir sēdoši biroja cilvēki. Kas tas man ir rokās? Tas ir tāds līdzsvara balansiņš, ko es parasti iesaku, tad, kad tu darbā sēdi. Ja? Daudziem varbūt tas nav redzams, tāpēc es parādīšu, izstāstīšu. Varbūt tās, ja, kā jau teicu, man patīk ļoti ikdienā dalīties ar šiem padomiem, kuri nāk pie manis uz konsultāciju. Tad šo mēs izmantojam ne tikai strādāt pie sevis darbā, teiksim, bet arī saku, ja ir iespēja, tad iegādāties šādu. Viņš ir dažādos fizioterapijas veikalos nopērkams, ir arī tai pašā depo, cenu klubā viņu var iegādāties, arī apskatīties. Ja nav slinkums, var pameklēt kādā internetu veikalā, arī tā. Tātad, kā mēs viņu izmantojam? Mēs viņu var izmantot sēdus, kad mēs sēžam tātad birojā cilvēkam, es saku, forši apsēžamies un pasēžam, vismaz līdz kādai stundiņai, jo tad mēs smuki tā sēžam un balansējamies, ja? Un te sanāk tāda maza kustībiņa visu laiku, un tad līdz ar to, tad arī mugurkaulam visu laiku tāda maza mobilizācija. Savu veidu noteikti nav tā, ka tu sēdi visu laiku tādā stīvā pozā visu dienu. Un otrs, ko es parasti saku, pasēžam līdz stundiņai, un tad mēs smuki viņu noliekam uz grīdas un nostājamies ar kājām virsū un pastāvam, pabalansējamies. Ja? Un šeit arī viss ķermenis tā kā kustās, un tad arī tas mugurkauls sanāk arī tāda maza tā kā slīdoša kustībiņa notiek starp mugurkaulu un maza mobilizācija. Un tas ir fēni, ticiet man. Lai forši ieteikumi seko turpmāk arī no manis.